Vecumnieku novada Valles pagastā ir mājas, no kuru pagalma paveras skaists skats uz tuvējo baznīcu. Tajā gadsimtiem ilgi par zvaniķiem kalpoja šo māju iemītnieki, tāpēc arī māju nosaukums ir ar zvanu skaņām saistīts – Zvanītāju bukas. Un šajās mājās pirms 130 gadiem dzimis viens no izcilākajiem latviešu teātra aktieriem un režisoriem Alfreds Amtmanis Briedītis. Bet pirms 30 gadiem, kad meistaram apritēja apaļi 100 gadi, pēc aktrises Lidijas Freimanas iniciatīvas šeit izveidots režisora memoriālais muzejs, kā arī iedibināta tradīcija reizi 2 gados 2 nacionālā teātra aktieriem pasniegt Amtmaņa Briedīša vārdā nosauktu prēmiju. Šogad balvas saņēma aktieri Indra Roga un Uldis Anģe. Man šķiet, ka šāda veida balvas, kas nenāk no kritiķiem vai no cilvēkiem, kas vēlās izrādīt varu, ir ļoti liels gods un lielāks gods nekā pat Spēlmaņa nakts nagla, jo tā apliecina mīlestību, jo es saprotu, ka balva tiek piešķirta tomēr ar akceptu, un tas uzliek atbildību. Un tu saproti, ka nāksies turpināt strādāt. Pārsteigums un prieks, jo man liekas, ka esmu vēl tikai savā ceļa viducī, un jā, cilvēki novērtē manu darbu. Ja tie būtu valēnieši, arī mans teātris vai teātra ļaudis, tas vienmēr ir patīkami, ka tavu darbu kāds novērtē, ka apliecina to, ka tu kādam esi vajadzīgs, un kas var būt labāks par to sajūtu, ka tu kādam esi vajadzīgs. Prēmiju nominantus tradicionāli vienmēr izvirza Nacionālā teātra vadība, bet balvu sarūpētāja Vecumnieku novada doma pēc tam lemt, vai to akceptēt vai nē. Šogad teātra izvēli pilnībā akceptējusi gan novada pašvaldība, gan arī muzeja direktore. Indra Roga taču saņēma Smiļģa režisoru prēmiju šogad, un Uldis Anģe gandrīz katru gadu 5. augustā ir šeit. Mums tas ir ļoti svarīgi, ka jaunie aktieri un Uldi Anģi, tā kā es jau pierēķinu pie jaunajiem aktieriem, ir viņam tā vēlēšanās braukt uz šejieni 5. augustā un viesoties muzejā. Un arī lomas, protams, nopelnījis godam. Vakar Zvanītāju bukās tika azdīts dziedot, deķojot un Amtmaņa Briedīša piezīmes lasot, bet arī vēl pirms prēmiju piešķiršanas pasākuma tuvējā Valles baznīcā skanēja dziesmas. Tur koncertu sniedza mākslinieki Rūta Dūduma un Jānis Ķirsis, tādējādi apliecinot, ka dziesma un mūzika lieliski iederas arī dievnamā, kurā savulaik par zvaniķiem vairākus gadsimtus kalpojuši Amtmaņa dzimtes pārstāvji.